Svetbanka e-komercijas sarunās kopā ar digitālās nozares ekspertiem sniedzam noderīgu informāciju gan tiem, kas par savu e-veikalu vēl tikai domā, gan arī jau esošiem e-veikalu īpašniekiem. Šodien tiekamies ar mājaslapu izstrādes platformas Mozello vadītāju Kārli Blumentālu. Sveiks, Kārli! Sveiki! Un aprunāsimies par to, kādi ir kvalitatīvi e-veikala pamatnosacījumi un kur visbiežāk pieļaujam kļūdas, kas rezultējas ar klientu pazaudēšanu. Sāksim ar aktuālu jautājumu, vai e-komercija ir aktuāla arī pēc pandēmijas? Es gribētu teikt, ka e-komercija ir aktuālāka kā jebkad, un kamēr vien pilnīgi visu nevarēs nopirkt to pašu, ko fiziskā veikalā, arī internetā pietiekoši ātri, ērti un labā kvalitātē, par attīstības apstāšanos mēs pat nevaram runāt. Un šis te pats apgalvojums, ka pēc pandēmijas tā kā būtu notikusi ieeja vecajās sliedēs, vai e-komercija būtu apstājusies, pēc būtības, manuprāt, nav korekts. Tātad pandēmijas laikā izveidojās ļoti liels pieradums ļoti daudziem cilvēkiem iepirkties internetā. Un sāka iepirkties internetā arī tādi cilvēki, kas līdz šim to nebija darījuši un pamanīja un ieraudzīja šīs te pozitīvās lietas. Tātad tīri pēc faktiem mums ir daudz vairāk lietotāju, kas māk lietot e-komerciju pēc pandēmijas, nekā tas bija pirms pandēmijas. Tas ir pirmais. Otra lieta ir, ka pēc savas būtības jau e-komercija tā ir tirdzniecība 24 stundas diennaktī, un tā ir tirdzniecība plašā teritorijā, nav ierobežojums uz kaut kādu fizisku lokāciju. Tātad jau pēc definīcijas e-komercija tas nozīmē papildus klientu piesaiste daudz lielākā apjomā. Un bieži vien tirgotāji paši pēc pandēmijas varbūt tā kā priecājās, kad šajā fiziskajā veikalā ir atgriezušies apmeklētāji un atkal viss notiek pa vecam, taču šajā situācijā bieži netiek ietverts šis te moments, ka patiesībā mēs jau neredzam varbūt tos papildus klientus, ko mēs varētu iegūt šajā e-komercijā, kas nāk no ārienes. Jo viens ir, ka mums pietiek klienti, mēs esam apmierināti ar šo sniegumu fiziskā veikalā, bet mēs jau nezinām, varbūt mēs varētu iegūt vēl 2 reizes vairāk, 10 reizes vairāk klientus. Mēs zinām, ka ir ļoti daudz uzņēmumu, kas ļoti veiksmīgi tirgojās internetā un pat visā pasaulē, un šis apgrozījums ir milzīgs un nesalīdzināms ar fizisku veikalu. Tā kā jebkurā gadījumā, ja nav šī e-komercija biznesam, tādam, kas darbojas tirdzniecībā, tad mēs varam runāt vismaz par kaut kādu procentu, ja ne tas ir vairākas reizes, neizmantotu iespēju, zudumu, neiegūtu peļņu. Tāds ir mans redzējums. Ko tu nosauki kā mūsdienīga e-veikala svarīgākos kritērijus? Par šo tematu var runāt ļoti daudz un dikti, bet ja mēs paskatāmies uz tādiem varbūt svarīgākajiem pīlāriem, uz ko turās kvalitatīva e-komercija, tad pirmkārt tā būs produkta prezentācija, tāpēc ka internetā mūsu produkts, mūsu piedāvājums un mūsu uzņēmums ir tieši tik labs, spējīgs un kvalitatīvs, cik mēs to spējam parādīt ierīces ekrānā. Un kas tad ir šie instrumenti, ko var izmantot? Pirmkārt, tās ir fotogrāfijas, augstas izšķirtspējas fotogrāfijas, kvalitatīvas un pietiekamā skaitā, kas atspoguļo šo produktu no dažādiem leņķiem, varbūt dažādās gaismās. Tas ir atkarīgs no industrijas, bet tas ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski. Tāpat tās visa informācija, apraksts, vai tur ir visas detaļas iekļautas, kas ir nepieciešama, kas ieinteresētu šo pircēju, vai šis apraksts ir aicinošs, kas atbild uz jautājumu, kāpēc šis produkts būtu jāiegādājas, un vai tas rada iekāri, tas arī būtiski. Un, protams, par informāciju runājot arī, vai var atrast elementāras lietas, pirms mēs liekam preci grozā, cik maksās piegāde, kādi piegādes veidi vispār ir, jo ja manas pilsētas pakomāts netiek atbalstīts, varbūt es negribu iepirkties tajā veikalā, bet šī informācija ir būtiska. Tā kā kvalitatīva produkta prezentācija un arī visa piedāvājuma prezentācija, tas ir viens no tādiem stūrakmeņiem.
Otrs, nemazāk svarīgs, manuprāt, tikpat svarīgs ir šī iespēja uzreiz samaksāt internetā. Tātad elektroniskie maksājumi ar karti vai ar interneta bankām. Kāpēc tas ir ļoti, ļoti būtiski? Pirmkārt, šis elektroniskais maksājums, tas ir signāls pircējam, ka darījums ir bijis veiksmīgs, noslēdzies, tātad šī prece ir nopirkta un tur viss būs kārtībā. Otrkārt, tas ir signāls, ka šī transakcija būs ātra, jo nauda jau ir saņemta, tātad viss jau notiek un visdrīzāk tuvākajā brīdī jau šī prece tiks izsūtīta, nav kaut kādi soļi pa vidu. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo tas liek justies pircējam sajust gandarījumu, ka šis darījums ir noslēdzies veiksmīgi un tur viss būs labi. Bieži vien mēs redzam, ka netiek piedāvāti šie elektroniskie maksājumi, un tā nav laba pieredze. Trešais pīlārs, uz kā turās patiesībā e-komercija, ir piegāde. Vai ir ērti un ātri piegādes veidi par samērojamu maksu ar šo produktu maksu, kas tiek tirgoti. Un ko es domāju ar ērtiem piegādes veidiem, vai ir nosaktas visas potenciālo klientu vajadzības, vai tur ir gan pakomāti, gan piegāde uz mājām, un vai šī piegāde ir pietiekoši ātra, tāpēc ātrums ir ļoti, ļoti, ļoti būtisks. Un ceturtā lieta, kas ir ļoti, ļoti svarīga, patiesībā atkal nemazāk svarīga kā pārējās, tas ir izpildāmi solījumi, vai šī informācija, ko mēs sniedzam, informācija par produktu, informācija par piegādi un informācija par termiņiem, cik ātri tiks piegādāts un viss pārējais, vai tā reāli dzīvē izpildās. Jo, ja netiek pildīti solījumi, tad tas ir visātrākais veids, kā nonākt pie negatīvām atsauksmēm un negatīviem komentāriem. Un to neviens tirgotājs negrib internetā, kur ir liela konkurence. Par maksājuma metodēm, tas, ko mēs savā pusē noteikti redzam, arī to, ka arī gan pircēji kļūst prasīgāki un tirgotāji arī saprot to, ka šī maksājuma, kā tu minēji, jānorit ir ātri un vienkārši. Un šeit noteikti var uzsvērt arī šādas maksājuma metodas, kā Apple Pay, Google Pay norēķini, kas arī paredz šo ātro norēķinu, ja, un tiešām arī visus šos datus par maksātāju uzreiz arī nogādā tirgotājiem, kā tu minēji, un tad informācija tiek saņemta, ka pirkums un veikts ar to tālāk var arī darboties. Mozilla ir palīdzējis izveidot internetu veikalus daudziem uzņēmumiem, noteikti ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Kas ir biežākās kļūdas, ko jūs redzat savā pusē, kad šis e-veikals tiek izveidots? Jā, patiesi Mozilla platformā ir izveidoti vairāki tūkstoši internetu veikalu, un mēs ļoti labi redzam, ka daži ir veiksmīgāki, un dažiem varbūt būtu jāveic kādi uzlabojumi. Un šī atbilde uz šo jautājumu noteikti sasauksies ar jau iepriekš izrunāto. Tātad atkal, ja mēs runājam par pirmo kļūdu, pirmā kļūda noteikti būtu švaka produkta prezentācija. Tātad varbūt nav attēls vispār produktam, varbūt ir viens attēls zemā izšķirtspējā vai tikai no vienas puses var apskatīties. Nereti mēs redzam, ka pie attēla ir rakstīts, ka īstais produkts var atšķirties no attēlā redzamā. Un tad mums jājautā, kā tas liek pircējiem justies, jo pārdevējiem viss ir ļoti labi, juridiski viss ir kārtībā uzrakstīts, bet kā pircējs jūtās šī brīdī, ka viņš skatās uz preci un ir rakstīts, ka tas, ko tu saņēmsi, var atšķirties no tā, ko tu redzi bildē. Un tā īstenībā ir diezgan slikta prakse. Tāpatās arī runājot par visu informāciju, produktu aprakstā mēdz būt, ka apraksts nav vispār, ir ļoti īss un neietver kaut kādas detaļas, varbūt tehniskas vai kaut ko svarīgu, kas būtu jāzina pircējam vai ko pircējs vēlētos zināt. Tāpatās mēs redzam bieži vien, kad iztrūks šī informatīvā komponente, nav mājaslapas augšā vai apakšā links saite ar uzrakstu piegāde, kur varētu vienā klikšķī nospiest un apskatīties, vai tiešām es šo preci varēšu dabūt savā pakomātā, jo neviens īsti negrib iztērēt laiku, ielikt grozā, aizpildīt formu un tad secināt, ka tomēr tie piegādes veidi, kas tiek piedāvāti, nav tā kā ērti. Tā kā šīs informācijas trūkums līdz pat tādam momentam, ka bieži vien ir grūtības atrast kontaktinformāciju, kas patiesībā būtu jābūt tā kā
elementārai lietai, bet tas neizpildās. Varbūt atceramies pirmos interneta veikalus, kādi Latvijā bija. Gandrīz nekur nebija šie interneta maksājumi, un vienmēr bija šis paziņojums pēdējā solī, kā tavs pasūtījums ir saņemts, ar tevi sazināsies menedžeris, pārbaudīs tavu pasūtījumu, ar tevi sazināsies menedžeris, un tad tiks atsūtīts rēķins. Šī klasiskā iegāde, kas diemžēl joprojām notiek arī tagad daudzos internetu veikalos, ka nav iespēja samaksāt uzreiz, un kā jau mēs tikko runājām, ja nav iespēja samaksāt elektroniski par pirkumu uzreiz, veicot šo internetu pasūtījumu, tad pirmkārt, kāds tas signāls ir pircējam, ka noteikti, ka būs kaut kāda aizķeršanās, jo būs vajadzīgs laiks, lai menedžeris paskatītos, kaut ko pārbaudītu, tad tas ir jau laika zudums, kāda diena ir zaudēta. Otrkārt, atkal nav garantijas, ka transakcija ir bijusi veiksmīga. Nevar zināt, vai tā prece būs, es viņu esmu nopircis, neesmu nopircis, atsūtīs man menedžers šo rēķinu. Tas uzreiz jau liecina par to, ka būs kaut kādas aizķeršanās. Un trešais mīnus šeit ir tas, ka tas prasa arī no paša pircēja vēl papildus darbības. Tātad viņam vēlreiz būs jāatgriežas pie e-pasta, jāskatās, vai ir atnācis kāds ziņojums no menedžera vai šis rēķins. Jāiet internetbankā, jātērē laiks, jāvada kaut kādi skaitļi cipari, lai veiktu pārskaitījumu, un pēc tam vēl būs jāgaida, kamēr interneta veikala pusē tiks pārbaudīts, ka šī nauda ir ienākusi. Tad faktiski mēs runājam par kaut kādām vienu vai varbūt pat divām zaudētām dienām, kas ir laiks, un modernais patērētājs, moderniem patērētājiem tas nedara, principā. Un es varu pateikt pēc savas pieredzes, ka vienīgais veids, kā es piedalītos šādā darījumā, ir tikai, ja to preci pilnīgi man nav izvēles, es nekur citur nevaru nopirkt. Jo ja vien kāds cits piedāvā to pašu ērtāk un ātrāk, es pirkšu tur, kur es uzreiz varu samaksāt, un kur man viss ir noticis, visas gaidu savu pirkumu. Nevis, kur būs kaut kādas vēl papildus darbības, un šis process ievilksies. Tā kā elektroniskā apmaksa ir ļoti, ļoti būtiska, bet tās nesamība ir viena no lielākajām kļūdām vai problēmām, ko es redzu ļoti daudzos interneta veikalos. Jā, un tas, ko tu mini, tās, protams, ir diezgan daudzas un pašsaprotamas gandrīz lietas, protams, mūsdienīga e-veikalā konceptā, un manuprāt, arī katrs tirgotājs var arī iekāpt šajās klientu kurpēs tā saucamajās, ja, un paskatīties tiešām, vai tas e-veikals, kā tu minēji, atbilst tiem visiem kritērijiem, ko tu tikko arī minēji. Kādas tendences tu redzēji e-komercijā, un ko šodien e-veikalā vispār vēlas redzēt klients? Jā, no tādām populārākām tendencēm viena ir tieši par maksājumiem. Tas, ka šie tirgotāji vēlās, lai būtu Apple Pay un Google Pay apmaksas iespējas. Ja tas nebija populāri pirms dažiem gadiem, tad burtiski pēdējā gada divu laikā šis pieprasījums ir ļoti, ļoti audzis, ka nepieciešamas arī šīs norēķinu metodes. Un kāpēc tas tā ir? Tas ir tāpēc, ka lielākā daļa pirkumu notiek uz mobilajām ierīcēm, un šī iespēja samaksāt ar Apple Pay un Google Pay nozīmē, ka apmaksa notiek faktiski ar vienu kustību, nav jāievada nedz kartes numurs, nedz interneta bankas dati, respektīvi samaksāt ir daudz ātrāk un daudz ērtāk. Un visus cilvēkus varētu sadalīt divās grupās. Tos, kas nekad nav izmēģinājuši, kas nelieto Apple Pay un Google Pay, viņi neredz šo vajadzību. Bet tiklīdz mēs nonākam šajā grupā, ka mēs kaut vienu reizi esam pamēģinājuši, mēs esam redzējuši, cik tas ir ātri un ērti, uzreiz mainās šī domāšana, un uzreiz ir skaidrs, ka tas ir faktiski mūsdienās, ka tam būtu jābūt standartā, ka tas ir vajadzīgs ļoti. Tātad, ja mēs esam jau fiziskais veikalos labu laiku iemācījušies maksāt ar šīm maksājuma metodēm, tad arī, tā kā tu minēji, tad arī, protams, tie, kas to ir jau izmantojuši, ir redz šo iegūmu arī, kā tu minēji, e-komercijā, ja, kur tad maksājums var veikt ar mobilām ierīcēm. Jā, tieši tā. Un, ja mēs paturpinām par šīm pašām tendencēm, tad otra tendence, ko jūtam, kad uzņēmēji grib arvien vairāk automatizēt procesus. Ja kādreiz
bija tā, ka varēja tirgoties no Facebook lapas vai no Instagram konta, tur caur sazināšanos un tā kā manuāla šī apstrāde bija. Tagad šādi cilvēki jau grib izveidot šādu uzņēmumu, grib izveidot savu interneta veikalu, kuru viss būtu pēc iespējas automātiski, lai tiešām var uzreiz automātiski norēķināties, pieslēgt elektroniskos norēķinus, lai var pieslēgt dažādas integrācijas ar piegādes sistēmām. Nu, piemēram, viņi vienā klikšķī var izdrukāt šo piegādes uzlīmu un uzlikt uz paciņas. Tad tas aizņem daudz mazāk laika, tu vari vairāk naudas nopelnīt, jo tev ir jāstrādā mazāk. Tā kā šī automatizācija ir viena no tādām arī būtiskām tendencēm, un savukārt, kas nav būtiska tendence, manuprāt, noteikti nav kaut kāda viena maģiska lieta, jo cilvēki mēdz runāt arī par mākslīgo intelektu tagad un vēl virtuālo realitāti. Varbūt tieši par šīm lietām man atkal gribās teikt, ka mums par šo vispār neviens neko nav jautājis, un arī, kā es to redzu, patiesībā nav tāda maģiska jauna kaut kāda viena tehnoloģija, kas varbūt tev pacels visu biznesu, kā mākslīgais intelekts vai virtuālā realitāte. Drīzāk tā lieta, lai viss būtu labi, balstās tajā, ka visas mazās lietas tiek darītas augstā kvalitātē. Tāpēc arī mēs nevaram runāt par kaut kādām tādām jaunām inovācijām, kas varbūt pēdējā laikā būtu, kas mainītu visu pasauli. Jo īstenībā tavu e-komerciju mainīs tas, ka tu pievērsīsi uzmanību detaļām un darīsi visas lietas vienkārši kvalitatīvi. Esam dzirdējuši pieņēmumu, ka internetu veikalu izveidot ir sarežģīti un dārgi. Vai tā tiešām ir? Kādreiz tā bija taisnība, jā, kādreiz bija sarežģīti un dārgi. Mūsdienās tā vairs nav taisnība. To mēs redzam katru dienu ar Mozello, katru dienu. Cilvēki bez iepriekšējām tehniskām zināšanām veido savus interneta veikalus, un ieguldījums, kas ir nepieciešams, tie ir 11 eiro mēnesī, plus nedaudz arī sava laika, jo es negribētu teikt, ka interneta veikalu var izveidot vienā vakarā vai divos, tas noteikti nebūs iespējams kvalitatīvi izdarīt, bet pāris nedēļas pa vakariem pastrādājot vai dažas nedēļas nogales, mēs redzam, ka cilvēkiem izdodas izveidot savu interneta veikalu, pie kam tas ir pilnvērtīgi funkcionējošs interneta veikals, kur var pieslēgt elektroniskos maksājumus, kur var pieslēgt integrācijas ar piegādes servisiem un pakomātiem, un ir visa nepieciešamā funkcionalitāte, kas ir vajadzīga, lai varētu pilnvērtīgi strādāt. Tā kā faktiski attaisnojums neveidot savu e-komercijas vietni dēļ tā, ka tas varētu būt dārgi vai sarežģīti, vairāk nav aktuāls, jo patiesībā tas tā nav. Un pierādījums ir mūsu klienti, ka mēs redzam, ka katru dienu cilvēki veido šos interneta veikalus. Protams, ir jāņem vērā, ka tas prasa nedaudz savu laiku. Tas prasa varbūt, lai izdarītu labākā kvalitātē, nedaudz iedziļināties, painteresēties. Kaut vai apskatīt šādu video, kur mēs runājam, jo mēs arī izrunājām vairākas lietas, kas ir būtiskas, palasīt varbūt kādus blogus, kādu informāciju, instrukcijas. Mums Mozello blogs ir un ceļvedis, kur var iepazīties ar visām pamatlietām. Faktiski, jebkuram cilvēkam, uzņēmējam tas ir ļoti pieejami un ļoti, ļoti iespējami. Protams, jebkurā gadījumā mums nekur nav zudusi arī klasiskā iespēja. Mums ir daudzi tūkstoši eiro budžets pieejams. Mēs varam pasūtīt gatavu, jaudīgu risinājumu kādā aģentūrā pie nosacījuma, kā mēs varam atrast veiksmīgu sadarbības partneri, kas ne tikai izveidos mūsu risinājumu, bet arī ilgtermiņā to uzturēs un palīdzēs kopā strādāt daudzus gadus. Tas var izrādīties izaicinājums, taču runājot par šīm iespējām, platformām un visu pārējo, man gribās teikt, ka pati tehnoloģija nav tik būtiska un nav tik būtiski, cik dārgi vai lēti ir izveidots interneta veikals, kamēr vien viss funkcionē, jo gala patērētājiem viņam neinteresē, uz kādas platformas darbojās interneta veikals. Viņam interesē, vai viņš var apskatīties šos produktus, vai ir visa informācija, un vai šis darījums var notikt ātri un ērti.
Un, tāpēc pats būtiskākais ir tas, par ko jau mēs runājām, šīs pamata lietas, kam ir jāizpildās, lai e-komercija būtu veiksmīga, ne tik ļoti varbūt tehnoloģija, jo lielākajā daļā gadījumu jau šīs platformas un šie risinājumi strādā. Jautājums ir, vai šajā risinājumā ir ielikta iekšā pareizā informācija un vai mēs kā uzņēmums pareizi darbojamies, lai pircējam šis process būtu ātrs un ērts. Paldies, Kārli, par vērtīgiem padomiem un interesantu sarunu. Tiešām izklausās, ka e-veikalu izveidot nav sarežģīti un dārgi, un, protams, to var izdarīt gandrīz jebkurš. Ja jums rodas kādi papildu jautājumi par e-komercijas maksājumu risinājumiem tieši jūsu uzņēmumam, droši sazinieties ar mūsu konsultantiem, lai atrastu sev piemērotāko risinājumu. Kā arī dažādas pieredzes stāstus, ekspertu padomus un idejas veiksmīgai e-veikalu izveidei varat lasīt Swedbank blogā. Uz tikšanos!